Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti, lai Dieva gaisma apklāj jūs, svētī jūs šajā dienā, jo Jēzus Kristus ir patiesais Dievs, viņš ir patiesais glābējs, viņš ir patiesā dzīvība, viņš ir patiesā mīlestība, viņš ir patiesā gudrība, un viņā nav it nekādas netaisnības. Amen. Un mēs uzticamies Jēzum, jo Jēzus Kristus mums nekad nepievils, viņš nekad mūs neatstās, viņš nekad mūs nepametīs, viņš ir uzticams draugs, viņš ir uzticams Dievs, viņš ir uzticams mācītājs, viņš ir uzticams gans un skolotājs. Viņš ir uzticams augstais priesteris, kas nomazgā katru mūsu grēku, lai mēs šodien būtu svēti, tīri un šķīsti caur viņu Golgātas krustu. Paldies Tev par Jēzu, par Tavām asnīm, paldies Tev par Tavu Golgātas krustu, paldies Tev, Jēzu, ka Tu samaksāji par mani un par visu pasaules grēkiem, lai mēs šodien varam dzīvot Tavā gaismā, Tavā mīlestībā, Tavā dzīvībā, Tavā patiesībā. Paldies Tev, Jēzu Kristu. Paldies Tev, Kungs, ka es katru dienu varu pateikties par Tavu Golgātas krustu, par Tavām izlietājām asnīm, par maniem grēkiem, par visas pasaules grēkiem. Jo Tu uznes mūsu grēkus miesā pie staba, lai mēs grēkiem ieši dzīvot taisnībai. Caur Tavām brūcēm, Jēzu, mēs esam dziedināti. Amen. Un šodien es lasīšu no Jāņa evaņģēlija, tad Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa no 19. panta līdz 30. Un tad Jēzus turpināja, patiesi es jums saku, tad Jēzus saka, patiesi es jums saku, ne tikai patiesi, bet tā ir patiesība, tā ir dziļa un patiesa patiesība. Amen. Patiesi es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz to tēvu darām. Tad Jēzus nekad neko nedarīja pats no sevis, viņš darīja to, ko viņš redz savu tēvu darām. Tad to, ko dara debes tēvs, to arī darīja Jēzus. Amen. Jo Jēzus, var teikt, darīja Dieva darbu šeit virs zemes. Amen. Un tie bija patiesie Dieva darbi. Nevis tad, kad mums kaut kas notiek slikts, mēs sakām, lūk, Dieva darbi. Tie nav Dieva darbi. Jēzus nāca meklēt un glābt pazudušo. Jo ko tas dara? To dēls dara tāpat, tātad to, ko dara debesu tēvs, to dara arī Jēzus Kristus. Jo tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara. Un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus nekā tos, ka jūs brīnīsieties. Tad visu to, ko dara debesu tēvs, to viņš rādīja Jēzum Kristum. Amen. Un Jēzus saka, jūs redzēsiet vēl lielākus darbus, ka jūs brīnīsieties. Amen. Jo Jēzus lūkojās uz to, ko tēvs dara, un kāpēc viņš dzīvoja tāpēc, kad viņš apliecina, Tēvs mani mīl, viņš tevi mīl, un viņš Jēzu mīl. Dievs mīl mūs visus ar mūžīgu un patiesu mīlestību. Jo itin kā tēvs uzmodina mirušus un dara tos dzīvus, arī dēls dara dzīvus, ko viņš grib. Tad kā Dievs uzmodinā mirušos, tad arī Jēzum bija šis spēks, šī vara uzmodināt mirušus un darīt dzīvus tos, ko viņš grib. Jo Tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, tad Dievs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu viņš ir nodevis Jēzum Kristum. Tad Jēzus rokās ir šīs pasaules tiesa, un viņš tiesā katru taisnīgu. Un kā Dieva vārdā teica, ka viņš neskatās, ko viņa acis redz, ko viņa auss dzird, bet viņš tiesā taisnīgi. Amen. Tad ar Dievu nav iespējams manipulēt. Amen. Lai visi godātu dēlu tāpat, kā viņi godā tēvu. Tad lai visi godātu Jēzu tāpat, kā godā Dievu. Kas dēlu negodā arī tēvu, ko viņš ir sūtījis. Tad, ja mēs negodājam Jēzu Kristu, mēs arī negodājam dzīvo un patieso Dievu. Patiesi jums saku, kas manas vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Tad, ja es saku patiesi, es jums saku, ka tie, kas manas vārdus dzird, dzird un tic, tad tie, kas Jēzus vārdus dzird, tic un tic tam, ka Dievs viņu sūtīja šeit ir zemes.
tad tiem ir mūžīgā dzīvība, un tie nenāk tiesā, bet no nāves viņi ir iegājuši dzīvībā. Patiesi jums saku, nāk stunda, un viņa jau klāta. Ja es saku, patiesi jums saku, kad nāk stunda, un kad viņa jau ir klāta. Un šeit rakstīts, ka mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, tad mirušie dzirdēs Jēzus Kristus balsi. Un kas būs dzirdējuši, dzīvos. Un Bībelē teica, ka mēs bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos, pakļaujušies gaisa valsts valniekam garam, kas spēcīgi darbojas nepaklausības bērnos. Mēs kādreiz bijāt miruši, bet mēs esam dzīvi caur Jēzu Kristu. Un, protams, arī būs šis pasaules gals, kad mirušie celsies augšā un tiks tiesāti. Tas arī rakstīts ir tālāk, pēc tā, ko viņi ir darījuši, vai viņi labus darbus darījuši, vai viņi sliktus darbus darījuši. Un Bībelē teica, ka Dievs mūs šķirs kā āvis no ažiem. No kā saka, šķirs āžas, ir āži un ir āvis. Ir āvis, kas paklaus Dievam, un ir āži, kuri pretojas Dievam. Un Dievs šķirs šos cilvēkus. Āvis pa labo roku un āžas pa kreiso roku. Patiesi jums saka, nāk stunda, un viņa jau klāt, ka mirušie dzirdēs Dieva balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Jo itin kā tēvam dzīvība pašam sevī, tāpat viņš arī dēlam ir devis, lai viņam būtu dzīvība pašam sevī. Tad, ja es esmu dzīvības valnieks, viņš ir dzīvības kungs, un viņš nes dzīvību tavā un manā dzīvē. Un viņš ir, jo es personīgi savā dzīvē tiešām izjūtu, tad, kad es lūdzu, tad, kad es meklēju viņu vaigu, es jūtu, ka viņa dzīvība ieplūst manī. Ja mēs meklējam viņu, ja mēs nākam mūsu sirdīs, mūsu garā, mūsu dvēselē, mūsu miesā, ieplūst viņa dzīvība. Un viņš ir tas, kas ir devis varu turēt tiesu, tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Tad Jēzum ir dota vara turēt tiesu. Un nebrīnāties par to, jo nāk stunda, ka visi, kas kapos dzirdēs viņa balsi, tad būs šī pastarā laika zīme, kad mirušie dzirdēs Jēzus balsi un celsies augšā. Un viņi nāks ārā tie, kas labu darījuši, lai celtos augšā dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšā sodam. Tad tie, kas labu darījuši, lai viņi celsies augšā, lai dzīvotu mūžīgi, bet tie, kas ir ļaunu darījuši, viņi celsies augšā sodam. Un es no sevis nespēju neko darīt, kā es dzirdu, tā es spriešu, un mans spriedums ir taisns. Tad to, ko Dievs dzird, to, ko Jēzus dzird, tā viņš arī spriež. Kas saka, viņa tiesa ietekmē arī debes tēvs, un viņš mācās no Dieva, no sava tēva, un viņš spriež tiesu taisnīgi. Jo Jēzus viņš nemeklē savu gribu, bet viņš meklē tā gribu, kas viņu ir sūtījis. Amen. Tad Jēzus nekad nemeklēja savu gribu, bet viņš meklēja tēva gribu. Amen. Tāpēc arī mums ir jāmeklē viņa griba, mums ir jāmeklē dzīvā Dieva griba savai dzīvē. Nevis mana griba, bet viņa griba, viņa vēlme un darīt to tiešām to, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē un sekot viņam un mīlēt, un mēs būsim patiesi laimīgi kopā ar Jēzu. Esiet svētīti šajā piekdienas dienā, lai Dievs ir ar jums. Es pateicos Tev, debes Tēvs, ka Tu esi ar mums, ka Tu, Jēzus, esi ar mums, ka Tu mūs svētī un ka Tu esi dzīvības valnieks, ka Jēzus, ka tie, kas dzird Tavu vārdu un tie, kas tic Tev, tiem ir mūžīgā dzīvība un tie nenāk tiesā, bet no nāves viņi pārgājuši dzīvībā.